diezgan amizants uzdevums, un kaut vai mums jāaiziet ir pie policista un jāpaprasa aizņemties $100, un jūsu mērķis ir iegūt nē. Tad atteikumu. Un tas ir tīpaši svarīgi tajās situācijās, kur jūs strādājat nelabvēlīgā vidē, kurā ir daudz kritikas, kurā ir daudz pārmetumu, kurā ir pat bullying vide, kas arī ir varbūt ar skolu vairāk asociējās, bet pieaugušo vidē bullings arī eksistē, arī ir. Tie ir vienkārši latviešu valodā uzbraucieni, teiksim tā atklāti, kas tas ir. Un mums liekas, ka tas ir veselīgi, lai tev šī rēta norūda. Šādi cilvēki ir arī teātra vidē, no kurienes es nāku. Visi grib uzzināt, kā iegūt lielāku pārliecību, tāpēc, ka mēs visi ļoti labi jūtam, kā izskatās cilvēks, kurš nav pārliecināts, kurš trīc, kurš raustās, kuram acu plakstiņš vienkārši kaut kādā veidā vibrē. Tās visas ir lietas, kas pilnībā izsit no līdzsvaru jebkuru komunikācijas saturu, ko mēs esam izveidojuši. Iedomājieties, jums tagad ir jāpārdod ir kaut kas vienalga, pakalpojums vai kaut kāds produkts, un jūs jūtat, ka vienkārši tā nepārliecinātība sāk izpausties jūsu ķermeņa valodā, kaut vai arī elpošanas ātrumā, kaut vai arī jūsu runas ritma izmaiņās, un tās visas mazās mikro izmaiņas, viņas absolūti komunicē skaidri un gaiši par to, kā jūs jūtaties un ko jūs patiesībā domājat. Un tāpēc arī lielākā daļa vispār no runas skolas dalībniekiem, kuri šeit mācās, viņiem ļoti interesē, kā iegūt pārliecību. Tātad šis īsais webinārs, jeb lekcija būs par to, kādas kļūdas nepieļaut, ja jūs vēlaties iegūt pārliecību, un kādi ir šie mehānismi, ja principi, lai jūs varētu justies pārliecinošāki. Pamatprincips ir tāds, pārliecība pēc būtības ir mentāls slēdzis. Tas ir kaut kas iekšēji saprotams, kas patiesībā man ļoti viegli paskaidro to, kā elektrības slēdzi, kuru mēs kaut kādā situācijās varam ieslēgt un izslēgt. Piemēram, Merlīnē Monroe bija tāda situācija savā laikā, kad viņa kopā ar savu fotogrāfu devās uz kaut kādu filmēšanas pasākumu, un viņi brauca ar sabiedrisko vilcienu, un tas fotogrāfs nekādā veidā nevarēja saprast, kāpēc neviens nepievērš uzmanību šai superzvaigznei. Viņi izkāpa ārā no vilciena, iet pa staciju, un tāpatās neviens cilvēks nepievērš viņai uzmanību. Un viņš viņai prasīja: Klau, es īsti nesaprotu, kas par lietu. Vai tu vari man nedaudz pastāstīt, kāpēc neviens tev nepievērš uzmanību? Un Merlīna teica: nu labi, es tev parādīšu vienu triku. Viņa noņēma, novilka jaciņu, nedaudz kaut ko izdarīja ar matiem, un pēkšņi pārslēdza sevī to režīmu, kas saucās Merlīnas Monroe režīms, un apkārtējie cilvēki diezgan ātri pamanīja, ka tepat stācijā ir šī superzvaigzne, un patiesībā viņiem bija grūtības pēc tam tikt ārā. Šis mentālais slēdzis ir kaut kāds klikšķis, kad mēs varam arī paslēpties iekšēji, un mēs varam arī spīdēt iekšēji. Ja? Un tāpēc visa šī ļoti psiholoģiskā un ļoti trauslā teritorija, par ko mēs tagad runājam, viņi balstās niansēs un ļoti tādās smalkās detaļās. Jūs varat attīstīt savu pārliecību pateicoties pārliecības žestiem. Ja? Un jūs varat tajā pašā laikā ar parazītu žestiem to visu arī nobrucināt. Pārliecības žesti jums palīdzēs uzlikt uz sliedēm, uz pareizajām sliedēm. Jūs, protams, tagad gribētu uzzināt, kādi ir tie pārliecības žesti, vai ne? Tas būtu tikai loģiski. Priekš latviešiem vispār ir tāda veca skola, tie bija 70. gadi, kad jebkura veida žestikulācija tika uzskatīta par plātīšanos. Ja jums kādreiz kāds vēlreiz atgādina šo te veco ideju, jūs pilnīgi droši varat to uztvert kā troksni, bet izturieties ar to pret cieņu, jo profesionālajā skatuves mākslā žesti ir jūsu instruments, tas ir aktieru instruments, ar kuru mēs daudz efektīvāk un precīzāk varam aiznest mūsu jēgu, jeb galveno ideju. Lūk, un tādi top pārliecības žesti, kurus jūs aicinu izmantot, ir pirmkārt centrālais žests šeit pretī saules spinumam. Turat vienkārši rokas, ja jums tiešām pirms tam jūs esat turējuši rokas aiz muguras vai kabatās, mums ir jāredz jūsu rokas, ir tīpaši jūsu īkšķi, kas patiesībā īkšķis tādā pirkstu valodā ir jūsu stāja. Un tad ir viens ļoti brīnišķīgs arī tās pārliecības žests, es to saucu par domburiņu, tas ir pateicoties Jānim Domburam, mūsu populārim žurnālistam, kurš visu laiku izmanto šo te hipnozi.
hipnotisko žestu. Viņš ir ļoti, ļoti jaudīgs un ļoti spēcīgs, bet tikai tajā situācijā, kur jūsu prāts arī fokusējās uz to, ko jūs gribat hipnotizēt, vai ne? Jo šis žests bieži vien pārvēršas par kaut kādu naivu tīģerīti vai kaķīti, ja jūs iekšēji smaidat vai esat nenopietni, un tas mums nav vajadzīgs, vai ne? Un tad ir izplasties pārni latviešu introvertiem ļoti, ļoti grūti paveicams darbiņš, īpaši auditorija priekšā, bet tas rada sajūtu, ka jūs piepildat telpu, jūs esat lieli, jūs esat dominējoši, un pārliecības tēmā šī te dominējošā sajūta ir ļoti, ļoti svarīga. Sākumā šādi 3 pārliecības žesti, tie jums tiešām arī palīdzēs, varbūt arī mentāli tuvoties tai pārliecības zonai. Man ļoti iedvesmo pašu Māra Stromberga uzvara 2. olimpiskajās spēlēs, bet tur vēl ir stāsts apakšā zem šīs te uzvaras, tāpēc, ka viņam priekšbraucienos BMX sacensībās ļoti negāja. Viņš ir 4., 5., tur ir 3 priekšbraucieni, un, lai kvalificētos pusfinālam, viņš knapi kvalificējās. Un tad pēc priekšbraucienām viņš piegāja klāt pie tehniskā direktora Ulda Pucīša un teica, ka es nevaru noķert ritmu, kaut kas nav, es nevaru uzlikt uz sliedēm, kas pēc tam tulkojumā faktiski nozīmē to, ka es nevaru noķert to sajūtu, es nevaru ieslēgt to mentālo slēdzi, kas ir tas uzvarētājs slēdzis sporta psiholoģijā. Ir pusfināla brauciens, tu konkurē ar 16 pasaules visiem spēcīgākajiem BMX sportistiem, un tev pirmajā virāžā jābūt pirmajam, lai tu garantētu to uzvaru braucienā. Un viņš par pusriteņa tiesu tomēr pirmajā virāžā spēja apdzīt konkurenci no neizdevīgākās pozīcijas, nobrauca visu braucienu pirmajā vietā. Bet, kas bija pats interesantākais, pusfināla brauciena finišā viņš nesvinēja uzvaru. Ja? Māris necēla rokas augšā, tā kā pārējie konkurenti, kuri kvalificējās fināla braucienam, jo tomēr tas jau ir milzīgs sasniegums, bet viņš it kā noliec savu ķiveri uz leju, un viņš radīja tādu sajūtu, ka viņš kaut ko tur. Viņš kaut ko iekšēji bija atradis, iekšēji bija noķēris to īsto sajūtu. Viņš izšāvās cauri tai finiša taisnei, nekur neapstājās, nevienam nedeva nekādus tur high fives, vienkārši brauca un meditēja, cik es saprotu, uz to sajūtas noturēšanu. Un pirms fināla brauciena viņš pateica arī tehniskiem direktoram Ulģa būs. Viņš zināja pirms fināla brauciena, ka viņš uzvarēs. Un kāpēc viņš zināja? Tāpēc, ka viņš bija noķēris sevī to īsto pārliecības sajūtu, to īsto uzvarētāju gēnu, ar kuru viņš zina, ka viņš var uzvarēt. Un tad patiesībā viss tas mūsu mentālais aparāts, viss tas mehānisms, ar kuru mēs dzīvojam, viņš kaut kādā veidā pielāgojas situācijām. Viņš jūt milisekundēs, kad man ir jāsprāgst ārā no starta līnijas, kad man ir visprecīzāk jāpieņem pareizie lēmumi, kad man ir maksimāli jāfokusējās uz spēku vai maksimāli jāfokusējās uz viltību vai uz kaut kādiem citiem lēmumiem, kurus ir milisekundžu laikā jāpieņem trasē. Un ļoti, ļoti interesanti bija tā situācija, kad ir BMX-ā pirms fināla brauciena, ir šī te braucēju prezentācija. Mārs atrodas uz otrā celiņa, viņam blakām ir, man liekas, abi 2 amerikāņi, vai viens austrālietis, viens amerikānis. Man sakot, ir pasaules top labākie braucēji. Un Mārs vienkārši ar tādu tā kā nožēlu paskatās pa labi, pa kreisi. Tā neverbālā komunikācija liecināja, Džeki, vēl veiksmi skatīties man tagad uz manu numuru, kas uzprintēts uz manas muguras. Viņš izšāvās ārā no starta barjeras un pirmajā šķērslī viņš jau bija pusriteņa tiesu priekšā pāriem konkurentiem. Viņš pārliecinoši nofinišēja pirmais un kļuva par BMX sporta leģendu, uzvarot 2. olimpisko spēli pēc kārtas tieši jaunajā BMX disciplīnā. Lūk, kas ir pārliecība. Tas ir mehānisms, kā mēs esam dzīves laikā iestrādājuši šos te pārliecības mentālos slēdžus, un katrs cilvēks to dara nedaudz savādāk. Sportā, piemēram, Rafaels Nadals, viņam ir rituāli. Viņš ir YouTube varat apskatīties, cik viņš ļoti ritualizējis ir vispār jebkāda veida sagatavošanos pirms servis. Ja es nemaldos, viņam ir kaut kādi 8 dažādi pieskārieni gan sejai, gan dažādām ķermeņa vietām. Bet viņam viss ir ritualizēts par to, kādā veidā viņš novieto savas pudelītes ar etiķetēm, kas ir pagrieztas pret attiecīgi kaut kādu tur virzienu. Un viņam ir žurnālisti, kas bieži vien ir prasījuši, kāpēc jūs to darāt, kāpēc vispār tas ir vajadzīgi, tas izskatās šausmīgi smieklīgi un amizanti. Viņš saka, lieciet mani mierā.
Man ir pilnīgi vienalga, ko jūs par mani domājat un kāds izskatās no malas. Tādā veidā es sakārtoju savu pasauli. Es sakārtoju savu galvu. Un tieši tādās augstas spriedzes atbildīgās situācijās, kas arī bieži vien ir saistīts ar publisko runu, ar komunikāciju, ar svarīgiem lēmumiem, šī galvas sakārtošanas ritualizācija ir viens no tiem mehānismiem, kā mēs varam arī iegūt to nepieciešamo pārliecību. Ņemot vērā, pārliecību var iznīcināt, un to dara stress, to dara uztraukums, jo pārliecība mums šajā kontekstā, par kuru mēs pašlaik runājam, ir nepieciešami ārējai pasaulē, lai viņi varētu saprast, ka tas cilvēks, kas atrodas manā priekšā, ir jauda, ka tas saturs, ko šis cilvēks vēsta, ir kvalitāte, ir spēks. Es varu uzticēties tam saturam, ko šis cilvēks runā. Tas ir tāds ingredients, pārliecība tāds ingredients, kas piepilda teritoriju starp vārdiem un starp rindiņām. Un ja mēs vienkārši neusticamies varbūt saturam racionālā veidā, mēs uzticēsimies tam visam fonam, ko jūs esat radījuši ar savu pārliecību. Nu, lūk, tā kā, ja mēs ejam nedaudz skrupulozāk, kā mēs varam vēl attīstīt pārliecību, pirmais ir aktivitāte un darbība. Tā ir jūsu pieredze, un jums ir jākrāj šīs spēka pieredzes, pārliecības pieredzes. Jums ir kaut vai jūs esat varbūt norganizējuši fantastisku, milzīgu talku un uzvārījuši lielāko seļanku vispār Mālpils vēsturē, ja tā talka notiek, protams, Mālpilī, un jūs jūtaties par to lepni un gandarīti. Jums ir jākrāj šīs mazās, vidēji lielās un superlielās uzvaras, ar kurām jūs varēsiet identificēties un saprast, ka es to esmu izdarījis, un es to varu, un es to spēju. Jums ir jākrāj šīs situācijas, kur jūs varat pateikt, es lepojos ar sevi un ar to veikumu, ko es esmu izdarījis. Jums nav tas jādara publiski, tas ir iekšējs process, un tādā veidā mēs veidojam šos iekšējos slēdžus. Ja jūs esat bijuši sportā un jums ir sporta pieredze, tad arī šīs uzvaras ir tas, kuras jums var veidot šos iekšējos slēdžus. Katram cilvēkam nedaudz savādāk. Man, piemēram, izveidojot runas skolu pirms 8 gadiem, pirmajās lekcijās es biju pārbījies. Es vienkārši domāju, ko es daru. Es lieku kādas Facebook reklāmas, aicinu cilvēkus uz lekcijām, un man tagad stundu jāstāv auditorijas priekšā, kur gan tur bija 34 apmēram cilvēki, un jāstāsta par komunikācijas zināšanām. Bet to procesu es atkārtoju ik pa mēnesim, man auga lekciju apjoms un garums, un tēmas auga, un tajā situācijā, kad es biju jaunajā TK Fantodroma zālē, tas bija Covid laiks, jo vienkārši mazākas zāles īsti nevarēja uzņemt vairāk kā 200 cilvēkus. Un Fantodroma zālē sapratu, Haidī, man tagad ir 2 stundas, ir jāstāv vienam pašam 200 cilvēku priekšā un jāuztver viņa, enerģija un jāpievērš viņa uzmanība, jānotur viņa uzmanība. Un tas, tajā mirklī, ka es to izdarīju 3 vakarus pēc kārtas, es sapratu, ka es to varu, es esmu to izdarījis, man ir tā pieredze, kuru neviens nevar atņemt. Un tāpēc tik liela starpība starp NHL spēlētājiem hokejā un AHL spēlētājiem hokejā vai citās līgās. Tāpēc, ka NHL spēlētājiem ir pieredze, es spēlēju pasaules labākajiem spēlētājiem, es esmu vienlīdzīgs, es esmu pat labāks, un tajā mirklī, kad viņi satiekās ar citiem konkurentiem, tā pārliecība ir tas noteicošais faktors, kāpēc viņi var izsisties. Lūk, un bieži vien ir tā, bet kā lai es iegūstu to NHL pārliecību, ja es vēl neesmu NHL? Un tur ir triki, un tur ir dažādi mehānismi, kas jums ir jādara. Jums, protams, ir jākrāj šīs pieredzes stundas, jums jāiet mērķiecīgi uz to konkrēto rezultātu, bet, piemēram, jauniešiem, kuri ir skolas vecumā un kuriem varbūt arī vispār nav nekāda tāda liela bagāža, ar ko lepoties, tas ir sarakstīns, kur jūs varat izveidot, kur jūs varat uzrakstīt tās lietas, ar kurām jūs lepojaties. Un šīs lietas kļūs par jūsu tādu spēka avotu. Vienu tādu ārēju spēka avotu, kur jūs paši esat izveidojuši un kuram jūs uzticaties. Jums ir jāatrod ārēji avoti, ārēji notikumi, ārējas situācijas, kuras veido jūsu spēka identitāti, kas veido jums to ozolu stumbru. Un tā pretējā puse, piemēram, ir viena dāma, ar kuru es strādāju individuālā veidā, individuālā konsultācijā. Viņa teica, ka viņa ļoti uztraucās, kaut gan viņa ir profesionāla žurnālisti jau entos gadus. Un es teicu, atrodam kaut ko, ar ko tu vari lepoties. Mums vajag novērst vienkārši uzmanību projām no šī
nepārliecinātības tiksim, tāda atvara, kas tevi rauj iekšā. Un es sāku viņai uzdot jautājumus, Klau, tu esi brīnišķīga mamma, vai ne? Tas ir bez šaubām tā ir, vai ne? Tu tā domā, viņa saka, nē, es domāju, ka citas mammas labākas nekā es. Un es sāku meklēt, labi, tu vismaz gatavo savai ģimenei, nezinu, kaut ko rosolu, tu brīnišķīgi varbūt var pagatavot. Es, ka nē, bet es zinu, ka ir citi cilvēki labāk rosolu gatavo. Un es uzdevu viņai vēl tur 2, 3 citus sadzīves tipu jautājumus, cenšoties atrast kaut ko, ar ko tas cilvēks varētu lepoties, un viņa neko nevarēja atrast. Un viņas konkrētajā gadījumā tas bija saistīts ar to, ka viņa auga tādā ļoti perfekcionistiskā ģimenē, kur viņas vecmāte un pēc tam jau arī māte visu laiku atgādināja, ka 9. skolā nav pietiekami labi, ka tas, kā tu novadīji vienu raidījumu, varēja būt labāk, kaut kā tas bija izcili. Un tādā veidā viņai, kā arī jaunai meitenei pirms daudziem gadu tika nogriezta jebkāda veida iespēja svinēt šo te uzvaru vai svinēt šo te identitātes nostabilizēšanās svētkus, ja, kas ir pēc būtības tā ir situācija, ka jūs varat paskatīties spogulī un pateikt, Klau, es ar tevi lepojos, tu esi vienreizējs. Tas, ko tu izdarīji šodien, ir tiešām ļoti labi. Tā ir kvalitāte, ko šodien izdarīji, tas ir jaudīgi, ko tu izdarīji. Un arī šie te elementārie afirmācijas tekstiņi, ko mēs sev bieži vien sakām, arī var kļūt par maziem tādiem izaugsmes punktiem jūsu pārliecības veidošanas procesā. Jā, šis sarakstīns ir viena lieta, piemēram, aktieriem ir tāds tā kā grimētavās spoguls, kas ir aplipināts bieži vien ar dažādiem ļoti spēcīgiem vārdiem vai teikumiem vai vēlējumiem no režisoriem, no kolēģiem, citiem aktieriem vai kaut kāda bērna gleznojums vai kaut kāds zīmējums ir, ko arī aktrises uzlīmē uz saviem spoguļiem. Un tad, kad viņas ierodās pirms izrādes stundu vai 2 stundas pirms izrādes, viņas sēž šajā te grimētavā un skatās tajā spogulī, un viņas pārtop par to tēlu, kuram tās būs, kā sacīt, jāizklaidē vai jātransformē savu auditoriju. Un, lai iegūtu to nepieciešamo pārliecību stāties milzīgu auditoriju priekšā, profesionāliem aktieriem patiesībā tas grimētavs spogulis ir viņu spēka avots. Tieši tāds pats spēka avots, kā tas sarakstīns ar 10 lietām, ar kurām jūs lepojaties. Es to saucu par tādu tā kā altāri, jūs to varat saukt, kā jūs to vēlaties, bet tas ir ārējs mehānisms, no kura jūs iedvesmojaties, kas jūs baro. Un tas ir tīpaši svarīgi tajās situācijās, kur jūs strādājat nelabvēlīgā vidē, kurā ir daudz kritikas, kurā ir daudz pārmetumu, kurā ir pat bullyinga vide, kas arī ir varbūt ar skolu vēlāk asociējās, bet pieaugušo vidē bullings arī eksistē, arī ir. Vai arī ģimenē, kurā mēs augam perfekcionismu, teiksim, mantojuma ēnā, kur vecās mātes vienmēr mums saka, kas tas ir par 9. Man vajag 10. Ja tu atnes 10, tad es gribētu, lai tu atnes man 10 3 mēnešus pēc kārtas. Ja tu to neizdarīsi, tas nav pietiekami labs. Kas atsīt performance. Ja? Lūk, tā kā jums ir ļoti jāuzmanās arī kādā vidē mēs dzīvojam, jo tik viegli ir piecirst tās saknītes pārliecībai un iznīdēt ilgtermiņā cilvēku jaudu, jūs pat nevarat iedomāties. Katrs cilvēks, ar kuru mēs attiekamies ikdienā, viņš ir trausls kaut kādā savā izpausmē un savā pakāpē. Un ja mums ir tāda, kas atsīt, bieži vien ir tāda patiesības teicēja ģilde, tie cilvēki, kuriem liekas, ka tas būs veselīgi apkārtējiem cilvēkiem, ja es viņiem teikšu patiesību. Ja? Un pat tā patiesība bieži vien tiek nomaskēta tādā vienkārši elementārā neapmierinātībā vai kritikas formā. Tie ir vienkārši latviešu valodā uzbraucieni, teiksim tā atklāti, ja, kas tas ir. Un mums liekas, ka tas tev ir veselīgi. Lai tev šī rēta, kā sacīt, norūda. Un šādi cilvēki ir arī teātra vidē, no kurienes es nāku. Ļoti daudz režisori, arī kultūras akadēmijā, kur mācās jaunie censoņi, ir pateikuši, Klau, ir arī citas profesijas, ar kurām nodarboties, un patiesībā uz mūžu aizvēruši šīs durvis, kas saucās aktieru profesija. Kas, manuprāt, ir nežēlīgi un neprofesionāli. Tā vienkārši nedrīkst darīt.
Un mums ir jāņem vērā, ka apkārtējie cilvēki ir ļoti dažādām trauslu un pakāpēm. Mums ir jāprot paslēgt arī sliktās ziņas. Kritikā nav jāiznīdē, kritikai ir jābūt. Bet ņemot vērā, ka ap jums ir cilvēki, kuriem vienmēr būs šāda te buldozeru tehnika viņu, kabatā, un viņi gribēs jums palīdzēt, radot jums rētas. Un tās dažreiz viņi nemaz nesaprot, ka tās rētas var arī palikt uz ilgiem gadiem. Lūk, tāpēc mums ir nepieciešams mainīt fokusu. Mums ir jāatrod vismaz 3 cilvēki, kuriem mēs varam uzticēties, kuri ir jau sasnieguši savā profesionālā karjerā kaut ko tādu, ko jūs vēlētos sasniegt. Mēs klausamies tikai un vienīgi šos 3 cilvēkus. Mēs ar viņiem dalamies ar savām domām, idejām, jauniem projektiem un rezultātiem. Mēs iegūstam no viņiem atgriezienisko saiti. Mēs šiem 3 tikai cilvēkiem uzticamies. Bet ja mēs ikdienā dzirdam komentārus no citiem cilvēkiem, mēs par to izturamies ar visdziļāko pateicību un cieņu, bet tas priekš mums ir troksnis. Tas ir tas mehānisms, kā izdzīvot viedokļu pasaulē, kur eksistē tik nenormāli daudz viedokļu par visām dažādām tēmām. Un, protams, tad, kad mēs veidojamies kā identitāte arī tajā situācijās, kaut gan mums ir 54 gadi un mēs esam uzsākuši jaunu biznesu vai jaunu projektu, mums vienalga veidojās mūsu jaunā kaut kāda identitāte, un mēs būsim diezgan jūtīgi pret komentāriem no apkārtējiem cilvēkiem. Lūk. Tā kā jums ir jāuzbūvē arī šādi te cietokšņi, jeb aizsardzības vaļņi, jeb precīzāk sakot filtri, pret apkārtējo pasauli. Tātad aktivitāte un darbība noteiks visu. Jums ir jākrāj šīs te pieredzes stundas un jākrāj uzvaras un jāsvin mazās uzvaras un jāspēj vienam pašam spogulī pateikt komplimentus sev. Bet, lai mēs kaut ko izveidotu, mums vienmēr jāsaprot, kas ir tie mehānismi, kas to var iznīcināt. Vai ne? Kā jau es minēju, tad pārliecību iznīcina stress. Un, ja mēs vēlamies iedarboties uz auditoriju, tad mums ir jāsaprot, kas ir tie mehānismi, no kurienes veidojās mūsu individuālais stress. Stress ir ļoti, ļoti atšķirīgs, ļoti, ļoti dažāds. Un manā 8 gadu pieredzē runas skolā, principā pusi no visiem cilvēkiem, kas nāk uz runas skolu, grib tikt galā ar šo te konkrēto jautājumu. Es pirmkārt jums gribētu atzīties, es neesmu ne psihologs, ne psihoterapeits, esmu režisors, bet komunikācija un runas skolas, tas ampluā, ar ko mēs nodarbojamies, ir saistīts ar psiholoģiju, un to nevar nekādā veidā nogriezt vai atdalīt. Ja? Tā kā režija, teātris, komunikācija, tas viss saistīts ar psiholoģiju. No maniem novērojumiem, viena cilvēka kategorija, kuriem ir tā saucamais uzbūvētais monstrs, ir arī ļoti sirkstoši ar stresu un uztraukumu. Uzbūvētais monstrs nozīmē, ka mēs esam disproporcionāli barojuši to kaut kādu negatīvu paškritiku par kaut kādu savu izpausmu. Varbūt tas ir brīnišķīgais kāds no latviešu dialektiem, kaut vai tur malienieši vai ventspilnieki vai ventišu valoda vai tur alūksnes vai madonas gals. Ja? Ļoti daudziem cilvēkiem liekas, ka Dievs, nē, es tur nevaru startēt profesionālā vidē. Ja? Vienīgais jums būs tas madoniešu akcents, un jūs gribēsiet Romeo spēlēt, tad gan, jā, tad es piekristu, ka tur ir bišķiņ jāpiestrādā vai arī jāizdomā režisoram kaut kāds jauns koncepts, bet kopumā tas ir vienkārši mehānisms, kā jūs pieņemat to, kas jums ir. Bet arī varbūt radikālākas situācijas, ja jums ir no uztraukuma aizķeršanās, piemēram, jūs 10 reizes atkārtojat vienu to pašu vārdu. Tas var būt diezgan traks tās situācijas, un jūs nespējat apstādināt sevi no tā uztraukuma. Vai arī, piemēram, jūs runājat un uztraukuma rezultātā jums vienkārši izdzies skaņa, ko jūs runājat, un jums vienkārši muti kustās. Tie ir reāli gadījumi. Tā arī var notikt, un tas var pilnībā jūs nošokēt. Un tādā veidā mēs barojam šīs mazās mūsu ķermeniskās izpausmes stresa situācijās un tādā veidā piesaucam. Mēs uzbūvējam šo milzīgo fiktīvo monstru kā kaut ko tādu, kas noteikti parādīsies. Un tas mehānisms ir pirmkārt pieņemt, kas ir ļoti grūti, pieņemt šīs kaut kādas savas izpausmes. Un otrs mehānisms ir novērst uzmanību. Jums ir jāpievērš uzmanību tam, ko jūs ļoti labi darāt, un tādā veidā jūs vienkārši neprovocēsiet, ka viss šīs izpausmes kaut kādā veidā parādīsies vai aktivizēsies.
Vēl viena stresa izpausme ir negatīvas pieredzes, jeb pat traumas. Parasti tas varētu notikt skolas laikā, jo tur veidojās tā mūsu identitāte un mūsu stabilitāte. Negatīva pieredze jums vienkārši atliek kaut kur izgāzties vai kaut ko ne tā pateikt, kāds ir kaut ko nokomentējis, un viss tas mazais cilvēciņš vienkārši verās ciet čokurā, un viņš vairs nekad negribēs vispār stāties auditorijas priekšā vai vispār veidot kaut kādu sociālu kontaktu ar ārējo pasauli. Negatīva pieredze ir arī 50 gadniekiem, kuri nāk arī dažreiz uz runas skolu un kuri saka un stāsta par atgadījumiem 2. klasītē, kad, piemēram, viena dāma viņai 2. klasītē kāds bija pateicis pēc tautas deju kaut kādu koncertu, viņa bija sajaukus līnijas vai kur nostāties, un viņai radinieks pateica, ka Dievs, kā tu izgāzies. Viņa saka, te 50 gadi ir, un man vēl joprojām, jebkurā publiskā situācijā ir tādas iztēlē, tādas sarkani neona burti, ka Dievs tūlītās tu izgāzīsies. Un viņa te netiek tam pāri. Tas, protams, ir cits kabinets. Es esmu režisors, neesmu psihoterapeits, ja tās negatīvās pieredzes jeb traumas ir ļoti tādas aktīvas un sāpīgas, tad nav variantu, tad ir jāiet pie speciālistiem, kas palīdzēs jums izrunāt šīs problēmas vai sāpes. Un tad ir perfekcionisti, un perfekcionistiem vispār ir diezgan sarežģīti, tāpēc, ka perfekcionistu identitāte veidojās no nekļūdīšanās, no perfekcijas kā tādas, vai ne? Un tai perfekcijai no manas puses, no trenera puses, es neko īsti nevaru darīt. Es varu būt tikai pacietīgs. Es varu sēdēt malā un skatīties, kā tas perfekcionists sevi aizvedīs, ja precīzāk novedīs līdz tādai frāzē, man ir vienalga. Ja? Man ir vienalga, ko tu par mani domā, man ir vienalga, kā tu uz mani skaties, ka tu mani vērtē, un es runāšu, kā ir. Es došu sev iespēju kļūdīties. Un šī kļūdīšanās iespēja perfekcionistam ir ārprātīgi svarīgi. Bet tas ir tik grūti, tāpēc, ka iedomāties, tā ir tā kā identitātes laušana. Un viņi visi, protams, grib būt baigi perfekti. Un līdz ar to tas stress veidojās vienkārši uzreiz. Tur nav variantu. Ja? Perfekcionisti un stress ir tādas diezgan tuvās attiecībās vienmēr. Pašvērtējums, mazvērtības kompleksti, paškritikas tēmas, tā nav tikai latviešu mentalitātes tēma, tā ir visas pasaules, visas šīs civilizācijas tēma. Mēs vienmēr gribam salīdzināt sevi ar citiem, un līdz ar to mums liekas, ka mēs esam kaut kādā ziņā neiederīgi. Ja? Tas imposter sindroms, ja? Kad mēs esam viltvārži, ja? Kaut kādās situācijās mēs nepiestāvam. Mēs drīkstam sevi salīdzināt tikai ar sevi vakardien, un kā mēs esam auguši salīdzinot ar sevi vakardien. Tie visi perfektie runātāji, tie visi perfektie pēdiņās cilvēki, kur patiesībā ļoti labu darbu varbūt arī dara, vienkārši ir noslēpuši tās aizkulisses, to sagatavošanās darbu. Mēs neredzam, mēs nezinām, cik daudz stundas ir ieguldīts, lai viņi nonāktu līdz tam punktam, kur viņi pašlaik ir. Un tāpēc šī pašvērtējuma un salīdzināšanas mānija ir diezgan liels iemesls uztraukumam bieži vien, ko viņi par mani padomās, vai ne? Viegli man teikt, vai ne? Bet tas ir tas veids, kā mums vispār varētu tikt uz priekšu. Piemēram, tagad jūs ekrānā redzat pāris frāzes, kuras bieži vien notiek mūsu galvās, un ka mēs vienkārši netiekam uz priekšu. Mums ir palikuši tur varbūt 1 vai 2 minūtes līdz uzstāšanās reizei, un mums ir vienkārši zupa ar visādiem tekstiem, viss noies greizi. Viņi mani vērtēs, kuras esmu iekūlies, visi uz mani skatīsies, man jābūt ir perfektam. Un visas šīs frāzes patiesībā mums traucē ļoti labi strādāt un darboties. Bet šeit savukārt paskatieties, kā mēs varam to visu iztulkot. Šīs ir daudz pozitīvākas, iedvesmojošākas frāzes, un patiesībā ir ļoti svarīgi, kāds ir tas jūsu iekšējais dialogs pašiem ar sevi. Ja, sporta psiholoģijā arī. Es neesmu dzirdējis nevienu profesionālu sportistu, kurš teikt kaut kādās pēcspēļu intervijās, man bija bail. Parasti viņi saka, I was excited, jā, es biju pozitīvs satraukts, tas bija pozitīvs notikums, jā, stress bija, bet tas bija pozitīvais satraukums. Ja, tas excitement ir nedaudz precīzāks angļu vārds, lai aprakstītu vispār to kopīgo sajūtu, un tā ir tā īstā sajūta, uz kuru tiekties.
Mums katru dienu mums regulāri var būt šādas situācijas, kurās mēs jūtamies, tas notiek pirmo reizi, tagad nezinu, kā uzvesties, bet jums mēģināt iemācīt savam ķermenim un tam emocionālam aparātam, ka, forši, pirmo reizi mūžā kaut kas tāds, es izbaudīšu šo te jauno unikālo pieredzi. Jā, man būs satraukums, jā, man būs pātrinātāka elpošana un nedaudz arī sirds daudzīsies savādāk nekā parasti, bet tā ir jauna unikāla pieredze. Vienkārši izbaudīt to mirkli. Un krāt šīs te unikālās pieredzes. Patiesībā mēs varam tikt uz priekšu diezgan labi, un mēs varam sagatavoties sevi arī kaut vai uzstāšanās arēnā Rīga, piemēram, kaut vai tur 10 000 cilvēku priekšā, jo tā būs vienreizēji unikāla pieredze, kurai nav iespējams sagatavoties ar līdzinēju pieredzi, bet mēs varam sagatavoties arī šādi, metot sev izaicinājumus, ejot iekšā tādās komforta laušanas situācijās, kurās mēs varēsim sev pateikt, tas notiek pirmo reizi, man ir satraukums, bet es iemācu savam ķermenim, ka tam jābūt ir pozitīvam satraukumam, nevis bloķējušam satraukumam. Lūk, ar stresu viss ir kārtībā, stresa ir enerģija, stresam ir jābūt, bet mums uzdevums ir, tikt galā ar bloķējošo uztraukumu. Lūk, un pēdējais 5. ir prakses trūkums. Tā ir klasika. Tas ir, lai cik arī es runu skolā arī, lai nedarbotos, es katru reizi pēc lekcijām izdalot anketas esmu pārsteigts redzot to, ka pirmajā vietā galvenā atziņa, ko es esmu iemācījies šajās lekcijās, laikam tomēr būs jāgatavojas. Un tas ir paradoxāli, jo acīm redzot vienkārši tā kultūra ir tāda, kad ir jebkura uzstāšanās, es uzmetu krustu, šaus iekšā, te redzēs, kā būs šodien. Kā tie vēji pūtīs, tā jau redzēs. Ja? Tā ir, manuprāt, tā ir necieņa pret auditoriju. Tomēr jums ir daudz cilvēku, kas ir gatavi veltīt savu laiku jums, skatīties uz jums. To, ko mēs slēpjam zem vārda noimprovizēt vai improvizēt, tā ir elementāra nesagatavošanās. Tas ir vienkārši problēma menedžmentā, kad mēs kalendārā nevaram atrast nepieciešamās stundas, lai tiktu galā ar kaut kādu prezentāciju, kas ir patiesībā ne tikai jūsu vizītkarte, bet bieži vien tā ir jūsu uzņēmuma vizītkarte. Te ir viena grāmata, starp citu, kuras labprāt jums ieteikt, viņa saucās Rejection Proof, tā ir saistīta par atteikumu terapiju. Tāpēc, ka pārliecības ienaidnieks, jeb uztraukums, viņam ir vēl viena, pozīcija, jeb cita seja, kas saucās atteikums. Man bail, ka viņi mani nepieņems. Tādā ziņā, kad es runāju kaut ko, uz mani skatās tur 15 cilvēki, bet iekšēji tā sajūta, ka viņi mani atraida, noraida, viņi mani nepieņem. Un šī ļoti dziļā psiholoģiskā sajūta, kas vispār tur jau bāzējās mūsu smadzeņu amigdalas tur sadaļās, ja, no arhaiskiem laikiem, no sociālo būtņu un kopienu veidošanas tādiem laikiem, šī sajūta ir ļoti sāpīga mums visiem. Un šī fantastiski vieglā teorija, kas atteikumu metoda, viņi palīdz to laust. Vienam sakot, var iet YouTube, uzrakstīt šos atslēgas vārds Rejection Proof. Īsumā tas ir vai 30 vai vairāk dienu programma, kur katru dienu jums ir jāveic ir kāds diezgan amizants uzdevums, un kaut vai jums jāaiziet ir pie policista un jāpaprasa aizņemties $100, un jūsu mērķis ir iegūt nē. Tad atteikumu. Jūs saņemsiet nē, šīs te programmas, jeb metodas ietveros, jūs esat izpildījuši pirmo uzdevumu, ček, viss kārtībā, ejam uz nākošo uzdevumu, mums jāaiziet uz donatu veikalu un jāpalūdz viņiem uztaisīt donati kā olimpiskie riņķi. Ja viņi pasaka nē, super, ja viņi pasaka jā, tad man būs jāēd olimpiskie riņķi, neko darīt. Ja? Bet katrā ziņā tas mērķis ir tāds, ka jūs saņemsiet 10 atteikumus, 15 atteikumus, 20 atteikumus, un vienā mirklī jūs pārslēdzaties uz to, ka man pirmkārt nav sāp, ka man kāds atsaka, man tas atteikums vairs neliekās personisks, un otrkārt jūs varat pamēģināt arī atrast to iespēju, un jūs varat paprasīt jautājumu vienā mirklī, kāpēc. Jo tādā veidā viens kungs teica, man bija uzdevums atteikumu metodas ietveros aiziet pie privātu mājas durvīm, piezvanīt un paprasīt, vai es varu iestādīt puķīti jūsu mājas dārziņā. Protams, ka tas saimnieks pateica nē, un dalībnieks saka, kāpēc nevar.
protams, tā kā nedaudz izsit ārā no līdzsvara, šāds jautājums tiešām, kāpēc, lai nevarētu, vai ne, tā, bet viņš ātri atrada tā kā pretargumenti, man suns izraks, bet ja jums interesē, tur aiz 2 mājām ir viena florista, viņa dievina puķis, jūs droši aiziet pie viņas, viņa jūs brīnišķīgi uzņems. Tā arī bija, viņš aizgāja pie šīs te floristas un iestādīja viņas dārziņā puķīti. Man sakot, tā atziņa ir sekojoša, kad atteikums mūs skolo māca, un ja jūs ieraudzīsiet atteikumu kā skolotāju, tad tās piedāvātās iespējas būs fenomenālas. Tāpēc, ka bieži vien mēs vienkārši ierobežojam savas iespējas, padomājot, kurš tad man piekritīs, kurš tad mani ņems darbā, kuram tad interesē tā tēma, par kuru es tagad interesējos. Es un NASA vai ne, vai tur es un kodola reakcijas, es jau neko nevarēšu izdarīt. Un tā mazvērtība vai tā sevis nonicināšana vai noplicināšana ir vienīgais patiesībā iemesls, kāpēc arī mums tās iespējas ir tādas, kādas tās ir. Paskatieties, diezgan smieklīgas tās pieredzes, bet tajā pat laikā, ja jūs ieraudzīsiet un saskatīsiet to nopietnību, dziļumu un to psiholoģisko jēgu šim te uzdevumam, tas atvērs jums tādas durvis, par kurām jūs pat iedomāties pat nevarētu. Pāris tādi varbūt triki, kas ir varbūt, es to sauc par tautas metodēm, lai samazinātu uztraukumu. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, kad jūs dzerat siltu ūdeni vai siltu tēju, ka jums termosā visu laiku ir līdz kaut kāds tāds silts dzēriens, kas vienkārši noņem, manā situācijā tie 30% no uztraukuma, kur uzreiz noņem šāds silts dzēriens. Austiņas, mēs varam paskatīties mūzikas austiņas, kā piemēram sportisti, kurš kāpj ārā no autobusu un iet uz hallēm, viņiem visiem ir mūzikas austiņas, viņi ir atraduši kaut kādu tādu skaņu vai kaut ko, kas viņus iedvesmo. Un, sapcīt, austiņas arī izolē no apkārtējās sabiedrības, jo stress ir diezgan lipīgi padarīšana, tāpēc arī to ir ieteicams izmantot. Lūk, un kaut kādas šādas 2 tautas metodas jūs varat izmantot un pamēģināt. Tas, protams, ir tāds īstermiņa mehānisms, ja jūs gribat tādā nopietnā, pamatīgā artilērijā, iet iekšā strādāt ilgtermiņā ar savu pārliecību, tad jums būtu tiešām jāsaprot, kāds ir tas jūsu stresa portrets, jātiek galā ar šiem te mehānismiem, tātad ar šiem te ienaidniekiem, un tajā pat laikā jāsāk būvēt tā celtne, jo jūs esat templis, jūs esat tā celtne, jūs esat tas stumbrs, kuram jābūt ir taisnu muguru ar skaidru skatienu uz priekšu, kur iekšā jūs esat mierīgi, bet tajā pat laikā jūs esat tonusā, jūs esat fokusēti uz uzdevumu veikšanu. Un tas ir tas, ko mēs ļoti bieži varam mācīties no sportistiem, no sporta psiholoģijas. Lūk, tagad par to pārliecības iegūšanu tas nenotiek ātri. Tas ir tā pirmā atziņa kopsavilkumā par šo tēmu. Tam ir vajadzīgs laiks. Harizmu var attīstīt, var iemācīties. Es neesmu redzējis nevienu 2-gadīgu vai 3-gadīgu harizmātisku mazu bērnu, kurš vienkārši kā Napoleons staigā pa pasauli un visiem pavēl. Ok, labi, tagad droši vien, kad vecāki un māmas teiks, nē, manējais ritīgs ir pavēlnieks. Skaidrs, tas bērnu ego games ir kas sacīta, aktīvas, un pastāv. Bet ko nozīmē harizmātiska personība? Harizmātiska personība nozīmē to, ka ienākot telpā un pat neko nerunājot, mēs jūtam, ka no viņa kaut kas strāvo, kad viņš spīd ar to savu ticību sev, ka es to varu izdarīt. Un tas ir tas mehānisms, kā harizmātiskie cilvēki patiesībā bieži vien neko pat nepasakot pievērš sev uzmanību. Kaut vai vienkārši paskatieties teātra izrādi, iznāk uz skatuves Latvijas lielmeistari, teātra lielie ģēniji, tur Ģirds Jakovļevs, piemēram, Uldis Dumpis vai citi lielmeistari. Viņi var neko neteikt, bet tas strāvojums uzreiz ir pilnīgi savādāks. Un tagad iedomājieties, mums ir students, kas tikko ir pabeidzis, aktieris, viņš vienkārši kārpās un tur trīc un raud un pārspēlē, bet mēs žāvājamies, mums vienkārši neķer šī te bilde. Un tas, kas notiek, kāda ir tā starpība, tas, ka tas ir gadu jautājums, tā ir ticība tam, ka es to spēju izdarīt, tā ir ticība tam, ka manā personībai ir kaut kā šis te pārliecības mentālais slēdz, kurus varu ieslēgt attiecīgās situācijās, kad tas ir nepieciešams, un es māku to izdarīt, es zinu, kā to ieslēgt un kā to izdarīt. Un man nav nepieciešams nekas cits, kas var mani tā kā izcelt. Tā ir ticība, ka es varu, tāpēc, ka es to esmu jau izdarījis, un tā ir pārliecība. Īsti nofēkot pārliecību ir grūti, tāpēc, ka mēs kā sociāls būtnes ļoti bieži uzreiz jau jūtam, kad notiek kaut kādi meli vai nepatiesības,
Bet strāvojumu nevar nofeikot. Ja? Tā ir tā teritorija, kas atvērs jums visas durvis. Tas ir īsumā par pārliecību. Protams, ka teorētiski brīnišķīgi klausīties, bet es ļoti novērtēju, ka jūs esat noklausījušies arī līdz šai vietai šo te runas skolas īso lekciju. Ja jūs gribat daudz nopietnāk iet šajā teritorijā, kas ir komunikācijas apmācības, paštēlu veidošana, pašpārliecinātība, caur tieši komunikācijas prizmu, kā to iegūt, tad es jūs laipni aicinu runas skolā. Jūs varat iet mūsu mājaslapā runasskola.lv. Mums ir vesela platforma, tāda tā kā runas skolas komūna, kur ir daudz visas mūsu komunikācijas lekcijas vienu vietu. Un tajā pat laikā mums ir arī praktiskās iknedēļas tikšanās, kur mēs trenējamies, kur dalībnieki vienkārši rāda tos savus runas fragmentus un kur mēs uzreiz tiekamies ar viņiem un komentējam, kā tas tev ir sanācis un kā tas tev ir gājis. Tas ir tas mehānisms, kā jūs jau varat atrast jau pirmo motivējošo disciplinēto mehānismu, lai caur komunikācijas palīdzību, caur atvērtību un savas vizītkartes, prezentēšanu pasaulē, jūs varat audzēt šo te savu pārliecības mehānismu. Tā kā runasskola.lv spiežat lielo sarkano pogu, izmēģinājumu periods, un pirmās 7 dienas mums būs bez maksas. Jūs varat paprovēt, ja jums nepatiks, tad ir viss kārtībā. Ja jums patiks, jūs būsiet tikai ieguvēji. Paldies jums liels par šodienu, un lai pārliecības Dievi ir ar jums.